Sveicināti, atkal esat Hokeja skolā Rīga. Kārtējā epizode, kurā mēs mēģināsim parādīt, kā pareizi nospēlēt aizsardzības zonā aizsargiem pie uzbrucēju vietu maiņas, teiksim, pie krusta, kā viņiem pareizi izvēlēties pozīciju, lai viņi nezaudētu savas vietas. Atcerieties, kam mēs gājām cauri, teiksim, aizsargi, kad uzbrucēji, kad viņi redz, kad uzbrucēji krustojās, teiksim tā, kādas lietas bija nepareizi un kas bija pareizi. Ja jūs redzat, ka viņš iet ar ripu un jūs viņam sekojat līdzi, viņš nomet ripu, teiksim tā, ja jūs viņam sekojat un šitas aizsargs viņam seko no šitās puses, šī brīdī šeit būs 2 cilvēki un ripa būs nomest. Viņš brauks visam tam baram apkārt. Ja aizsargs viņam sekos līdzi, viņš iesprūdīs tajā kaudzē. Pareizi? Un uzbrucējs izies un iemetīs. Vai iemetīs, vai būs bīstams moments. Pareizi? Tas ir nepareizais variants. Ko dara abi aizsargi? Viņi tā kā nedaudz piebremzē, ļauj uzbrucējiem samainīties, un tad, kad viņi ir samainījušies, pieiet jau klāt atkal un strādā 1 pret 1. Ko, gatavi parādīt? Aiziet. Virsu! Jā, virsu, klāt! Ļoti labi! Ir kaut kādas lietas, ko mēs mācam uzbrucējiem, lai to visu izveidot, lai piespiest tos aizsargs nepareizi nospēlēt, bet no otras puses ir arī kaut kādas lietas, ko mēs mācam, lai aizsargi pareizi nospēlētu. Teiksim, ir kaut kādi knifi un, teiksim, profesionālā sportā tas visiem jau ir zināms. Un, lai čaļi būtu gatavi tam visam, mēs mēģinām varbūt skriet pa priekšu nedaudz kaut kādām lietām, bet mēģinām jau šajā vecumā arī tādas lietas viņiem mācīt. Mēs mēģinām vienmēr būt šeit, mēģinām tā slidot, dzīt viņu prom no vārtiem kā vienmēr. Nevis mēs ejam viņam kā virsū, lai viņš mums neizlaiž tur kājām, bet no leņķa. Pie krustiskām, teiksim, uzbrucēju maiņām rodās tās lielākās problēmas aizsardzībā. Vienmēr, īstenībā arī profesionālajā hokejā, nerunāsim par amatieriem un bērniem. Līdz ar to, tāda būtiska lieta ir, tev ir jāredz, kas notiek, ko mēģina pretinieks darīt. Un īstenībā, uz to arī strādājam, teiksim, ir kaut kāds niansīts, teiksim, tā atnākšana atpakaļ, bet tu vari atnākt atpakaļ un kļūdīties, ja viņi to krustu neuztais. Līdz ar to es saku, kā tu redzi to uzbrukumu, kā viņi veidojās, kā tu to saproti, no tā arī viss izriet. Kā neapjukt, es domāju, ka tas nāk ar pieredzi, teiksim, viņi vēl maziņi. Mēs tikai tagad tikko šito esam sākuši, jo tas mums sagādā spēlēs problēmas, līdz ar to, jo tu vairāk to dari, tas ieiet asinīs, tu jau redzi tās situācijas. Es domāju, ka tev būs 18 gadi, tad jau tu visu zinās. Raidījumu atbalsta Maxima, lai uzvaru netrūktu.